Klišejs exist for a reason. Jeb latviski to formulēšu klišejas nerodas tukšā vietā. Es esmu tradīciju cilvēks, kurš svētkus plāno jau laicīgi. Ir iepirkumu darbu saraksti, kurus soli pa solim izpildu. Izpildu plānoto soli un uzreiz rodas gandarījums, kas savukārt mudina spērt ar prieku jau nākamo soli. Tā nemanot, es sāku apalt ar svētku noskaņojumu. Man patīk angliskais termins holiday spirit. Tas tieši tā arī ir, spiritiski. Tas ir kā radīt telpu, kuru piepildu ar skaistām domām, emocijām, darbībām un lietām. Kāda ir nākošā gada zīme, uzzināju tik decembra beigās, bet jau no savas dzimšanas dienas, kura man ir 10. decembrī, gribējās kaut ko košu izskatā. Uzkrāsoju sarkanus nagus, un katru reizi, kad atvēru nagu lakas pudelīti, pieskāros ar otu nagiem, jutu patīkamu uzbudinājumu. O jā, šī ir īstā krāsa, tieši tas, ko man šobrīd gribas. Uguni pirkstu galos. Nākamais gads būs zirga gads, ja precīzāk uguns zirga gads. Saka, ka sākt jaunu interesantu dzīvi no 1. janvāra nedarbojas, bet es zināju, ka man darbosies. Un darbojas. Ir tiešām sajūta, ka ir enerģija, gatavība darboties. Šodien strādāju jau pie 3. video, un pats galvenais, es atkal dejoju. Kāpēc tā? Jo ir tādi cilvēki kā es, kuri gaida jaunu sākumu un pēc svētkiem nav iztukšoti noguruši. Ir otrādāk. Ir bijusi jauka pauze starp mīļajiem un ar laicīgi izplānotu, izdarītu svinēšanu. Gatavojot svētkiem ēdienus, atklāju, ka manas receptes ir izmētātas pa malām. Atrotīju pieturknes un arī tur ieviesu kārtību. Vecgada vakarā redzēju ne tikai salūtu, bet arī brīnišķīgu saulrietu. Cik sevi atceros, mūsu dzimtā vienmēr ir bijusi kāda ļoti spēcīga tradīcija. Mēs ticējām, kā veco gadu pavadīsi, tāds arī būs nākošais jaunais gads. Tāpēc mēs vienmēr esam centušies veco gadu pavadīt mīlestībā, smaidot un starp mīļajiem. Nobeigumā atstāšu sev dažas vērtīgas atziņas. Pirmkārt, struktūra rada brīvību. Kamēr citi svin steigā, haosā, es svētkus radu harmoniski, soli pa solim, savā tempā. Otrkārt, skaistums ir detaļās, pat ļoti vienkāršās lietās. Jaunam sākumam ir vajadzīga enerģija, pozitīva motivācija un izpratne. Kur es esmu, kas man ir, kas es esmu, kā es jūtos. Saprast savu startu pozīciju. Cilvēki bieži jaunu dzīvi sāk bēgot no sliktas dzīves. Es šogad jaunu gadu sāku uz reāliem, stingriem pamatiem. Ceturtkārt, pozitīva, bagāta pieredze ir labs iedvesmas avots ticībai, ka arī nākošie mērķi būs sasniedzami. Ticība ir puse no uzvaras, un tie nav tukši vārdi, bet klišē, kurai šoreiz ir pierādījumi, es varu.